Iedomājieties nākotni, kur visas ēkas mūsu pilsētā ir bez toksiskām vielām, klimatneitrālas un pilnībā pārstrādājamas. Ceļš uz to sākas ar ambiciozu mērķu izvirzīšanu un rūpīgu plānošanu jau no pirmās dienas. Likumos noteiktās minimālās prasības pilnībā neierobežo toksisko vielu izmantošanu būvmateriālos. Izvirzot paaugstinātas prasības, pašvaldības var samazināt risku radīt nākotnē neizmantojamus būvniecības atkritumus. Ievērojot aprites cikla pieeju, ir iespējams radīt risinājumus, kas aizsargā gan vidi, gan sabiedrības veselību, tagad un nākotnē. Pirmajā būvniecības posmā pašvaldības nosaka projekta vīziju. Tas nozīmē izvirzīt augstas prasības, novērtēt sabiedrības vajadzības un iesaistīt tirgus ekspertus labāko risinājumu noteikšanā. Digitāls būvniecības žurnāls ir būtisks, lai izsekotu materiālu izvēli visā būvniecības procesā. Tas nodrošina caurskatāmību un ļauj visām iesaistītajām pusēm, no arhitektiem līdz būvdarbu veicējiem, dokumentēt, kā projekts atbilst izvirzītajiem ilgtspējības mērķiem. Pašvaldība var nodrošināt, ka šāds žurnāls kalpo arī turpmākai ēkas uzturēšanai, atjaunošanai un materiālu atkārtotai izmantošanai. Projektēšanas posmā arhitektiem jāstrādā ievērojot būvniecības projektam izvirzītos mērķus. Pašvaldībai jāizvēlas ilgtspējīgas būvniecības eksperti un jānodrošina, ka iepirkuma dokumentācija atspoguļo prasības attiecībā uz netoksiskiem, klimatneitrāliem un materiālu pārstrādes risinājumiem. Šajā posmā tiek pabeigta visu materiālu un dizaina izvēle, lai nodrošinātu augstu standartu izpildi. Katru sastāvdaļu rūpīgi pārbauda. Būvniecības laikā būvuzņēmējs nodrošina, ka materiāli un procesi atbilst izvirzītajām prasībām un dokumentē to būvniecības žurnālā. Regulāras kvalitātes pārbaudes nodrošina atbildību un sekmē visu 3 ilgtspējības mērķu sasniegšanu. Noslēgumā ēka tiek pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tā atbilst izvirzītajiem mērķiem. Būvniecības žurnāls tiek nodots pašvaldībai kā pastāvīgs dokuments, kas izmantojams ēkas turpmākai uzturēšanai, novērtēšanai un materiālu atkārtotai izmantošanai. Mēs kopā veidojam ilgtspējīgu nākotni. Katrs solis ir svarīgs.